Tas skaidrs, kā vairākumu izspēja Miķels Rēdlis, Troters. Un Ripa vārtos! Lauris Dārziņš! Lieliski broka Trotera piespēle un Lauris Dārziņš. viņam. Pat ātri realizēja skaidrs. Skatāmies vēlreiz. Lieliski broka Trotera piespēle pa diagonāli un Lauris Dārziņš raidīja Ripi jau tukšā vārtu stūrī. 1-0, kad spēlēts 7 minūtes un 19 sekundes. Ļoti precīzi no asa leņķa. Aizskries! Ātrāk, nē, kritienā izsit Ripi. Semjonovs. Sotnieks! Neatvainojams Kristaps metiens un Ripa ielidoja Jakubs Stepaneka sargātajos vārtos. Viņš labi viņam nesikmējās, bet redzam, ka treniņos veiktie darbi nav palikuši bez sekām. Lielisks metiens Kristaps Sotnieka izpildījumā un 2-0. Treniņos padarītājs nekad nepaliek. Nav veltīgs. Vēlreiz skatāmies šo lielisko metienu. Paliek, diemžēl, Podzeņš ļoti ātri dodas uz nomaiņu. Un tur Jākaps Rēdlis saķēries ar Arķukinu šķiet. Jā, nu, izteikts kausus kādreiz Nacionālā hokeja līgā bija Arķukins, bet Jākapam Rēdlikam izdevās viņu nogāzt zemē. Tāpēc arī tik niknis visticamākais Arķukins ir. Jā, viņam tas nav ierasti, ka viņu kāds nogāž. Nu, lauguma gabarīti arī ir visai iespaidīgi. Jākaps Rēdlis atkārtojumā šo epizodu, kā tas sākās, spēku paņēmies pret Arķukinu, un, jā, nu tā nepārāk. Labi. Zonā. Arķukins, vārtos, metiens no zilās līnijas. Kā samazina rezultātu starpību līdz minimumam. Un Arķukinam tie ir pirmie vārds, kā sastāvā, tā kā viņš varētu kādu piemiņu savākt arī Ripu, bet nu diez vai tik pieredzējis. Pat priekšā arī zilā līnija. Jāskatās Fransons. Lūk, šeit Denisovs. Un Ripa vārtos. Nosakts bija Kris Holts. Diemžēl. Skatāmies vēlreiz. Labi izspēlē uz Denisovu, viņš ļoti labi trāpīja. Ļoti labi trāpīja tālajā stūrī. Nu, Holts neredzēja. Gluži vienkārši neredzēja. Priekšā viņam bija skā spēlētāji, kuri prasmīgi nosedza vārdsargam redzamību. Ļoti bīstams pretuzbrukums, bet nu paspējam. Un Arķukins gūst arī savus otros vārtus un 6 sekundes līdz pagarinājuma beigām, diemžēl. Rīgas Dinamo ielaiž vārtus un piedzīvo zaudējumu pagarinājumā. Jā, iekritām uz pretuzbrukumu. Aizrāvāmies uzbrukumā un droši vien, ka neredzējām, cik tad ir laika palicis.